Saldus novads ir viens no tiem Latvijas novadiem, kur lietuviešu kompānija Ignitis Renewables plāno būvēt 270 metrus augstus vēja ģeneratorus. Tie būs redzami vairāku kilometru attālumā un būtiski ietekmēs apkārtējo ainavu, tāpēc iedzīvotāji cīnās, lai Latvijas dabas vērtības saglabātu. Tajā brīdī, kad mēs uzzinājām par to, kas šeit top, mēs ļoti aizdomājāmies, kur paliek vieta mums, cilvēkiem. Pasaulē nav tāda vieta, kur 800 metru attālumā 300 metrīgi monstri stāvētu pie mājām. Es neesmu pret zaļo enerģiju, bet es esmu par patiešām zaļu enerģiju, domājot vispirms par dabu, par cilvēkiem, par ietekmi uz vidi un tikai tad par ekonomisko pamatojumu, jo man šobrīd ir jautājums, kas patiešām no visa šī, no šiem tik ļoti daudzajiem projektiem būs patiesie labuma guvēji. Jā, 75% akcijas ir Lietuvas Republikai piederošas. 25% ir privātās investīcijas. Šobrīd iedzīvotāji jūtas bezcerīgi un nesaskata jēgu attīstītāja veidotajām publiskajām apspriedēm, jo jūtas neuzklausīti un nesaprasti. Visās sapulcēs esam runājuši, piedalījušies, priekšlikumus snieguši. Nekas nav ņemts vērā, nekas nav darīts, nekas nav iekļauts. Tad, kad mēs tiešām uzdodam interesējošus jautājumus, lai saprastu, tad ir vai nu aplinkus runā, vai arī tad, kad uzdod jautājumu, viņi pasaka paldies par jūsu viedokli. Tā nav atbilde. Tādēļ jau ir iziets viss šis process, ir eksperti bijuši un strādājuši, un tās atbildes tiek sniegts. Ja tiek uzdots jautājums par, patiesā labuma guvējiem, no kurienes nāk investīcijas, un joprojām arī šie jautājumi tiek atbildēti godīgi un atklāti. Vairākus gadus Remesu ģimene dzīvoja Īrijā. Pavisam nesen ģimene apzināti iegādājās lauku māju Latvijā, lai atlikušo dzīvi baudītu dzimtenē. Taču prieks bija īss, jo sapni par dzīvi Latvijā sabojāja ziņa, ka pie Remesu ģimenes mājas būvēs 4 vēja ģeneratorus. Lēmums bija par to, ka mēs izbraucam no valsts, daļa no ģimenes vīrs jau ir prom, un mēs dodamies augustā vidū projām. Taču te mēs saskaramies ar mazliet grūtībām, kas saistīts ar īpašumu pārdošanu. Es nespēju pārdot īpašumu, jo neviens nevēlās pirkt. Un tad, kad stāsta, ka īpašuma cena kritīsies par 3 līdz 4%, tad es varu pateikt, ka tās ir absolūtas muļķības. Arī pašvaldības šajā ziņā ir bezspēcīgas un vien nolūkojas notiekošajā, nespējot ietekmēt procesus. No vienas puses ir vieni iedzīvotāji, un no otras puses ir otri iedzīvotāji. Vieni tie, kas uz savas zemes ļauj būvēt, un ir blakus kaimiņi, kas negrib vēja parku. Kāds ir tāds arī, kas piekrīt, ka kabelis iet pa viņa zemi, bet viņam nepatīk, ka bojās ainavu, ka kabeļa galā būs vēja elektrostacija. Arī pašvaldībām tiešām ir diezgan stipri rokas sasietas. Es esmu dzirdējis tādu frāzi, viņiem ir stipri juristi attīstītājiem. Ja mūsu valstī būtu kādi tikpat un vēl stiprāki juristi, kas nostātos iedzīvotāju pusē, tad ļoti iespējams, ka tas būtu viens solīts, kā mēs kaut ko varam ietekmēt. Iedzīvotāji bilst, ka kompromiss šajā situācijā būtu izvietot vēja ģeneratorus tālu jūrā vai vidē, kur tie nebojā ainavu un neietekmē cilvēka veselības un dzīves kvalitāti. Pieļauju, ka arī šie lielie monstri ir domāti jūrai bijuši. Vienkārši lētāk viņiem uzbūvēt ir sauszemē, nerēķināties ne ar ko. Ja viņi būtu pat zemāki, vai pieņemsim, valdību pieņemtu 5 gadu laikā, viencētās visur varam ievietot katru savu vai vēja mazo ģeneratoriņu vai saules paneli. Es neesmu nebūt pret to. Absolūti neesmu pret. Es uzskatu, ka mums ir jābūt neatkarīgiem, un es to atbalstu, bet samērā un saprāta robežās. Ietekmes vidu novērtējums ir mūsu pasūtījums, bet eksperti ir neatkarīgi atbilstoši normatīvo aktu regulējumam. Tādējādi, es domāju, šaubēnai par viņu objektivitāti nevajadzētu būt. Apspriedes vidū iedzīvotājus aicināja piecelties un pamest zāli, lai ārpusē pievienotos cilvēku grupai, kas veica nevardarbīgu protestu pret vēja ģeneratoru ieviešanu. Pie Jaunlutriņu tautas nama ar kopīgām dziesmām, dejām un lūkšanām iedzīvotāji pauda savu nostāju, ka Latvijas pļavas laukus un bagātību nevienam nedos. Nīceta Anna Stariņa, Terēze Matisona, Girds Grenevits, TV9 Pakalni.